Ģenerālsponsors Aizkrauklas banka piedāvā. Parunāsimies par mājām. Atbalsta Arhitektūras un celtniecības centrs Reaton un Beko. Esiet sveicināti! Šoreiz mēs veidosim viesistabu divām radošām, dzīves priecīgām, pozitīvi domājošām māsām – Ritai un Zanei. Savā pieteikuma anketā meitenes izsaka cerību, ka izvēle pārveidot viņu mājokli būtu reizē arī izvēle izmainīt daudzu jauniešu attieksmi pret savu vidi un ikdienu. Vai mums šī misija izdosies? Tas taps skaidrs tuvākās pusstundas laikā. Līdz ar mūsu ierašanos šajā dzīvoklī notiks ievērojamas pārmaiņas. Tās attieksies ne tikai uz viesistabas interjeru, bet arī uz pašiem mājokļa iemītniekiem. Vecāki turpmāk pārcelsies uz dzīvi Aucē, bet Rita un Zane paliks Rīgā. Dzīvošana divatā gan māsām nekādas problēmas nesagādās, jo abu attiecības kļūst jo dienas, jo labākas. Mēs pašas vispār brīnamies īstenībā, kas notiek ar mums, jā. Cik daudz kādreiz mēs esam plēsušās un kāvušās un Mēs rāvušas vienu otru. Tad tagad ir pilnīgi savādāk. Tad ir tā, ka liekas jocīgi, kad ilgāku laiku viena vai otra nav mājās. Un dažkārt ir tā, ka viena sēž tajā istabā un otru kaut kur aiziet un māsmēm saka, kur tu aizgāji? Katrā ziņā mums ir paveicies, ka mēs varam kopā dzīvot, ka mums nav tā vēlēšanās pēc iespējas ātrāk rauties, katrai meklēt kaut kādu savu stūri, bet pilnīgi normāli liekas situācija, ka mēs varam dzīvot vienā istabā. Brīžiem pat liekas, ka viņas ir tā kā dvīnas kaut kur, viņas viena bez otru nevar. Savstarpējo mīlestību un uzmanību māsas mēdz izrādīt dažādi, piemēram, iepriecinot vienu otru ar pašdarinātām dāvanām. Vienu tādu Zane spilgti atceras joprojām. Mums gultas stāvēja tāda kā vēstulīte, un vēstulīte no mazā prinča, it kā. Un es lasīju, un es pirmo reizi tiešām raudāju, saņemot dāvanu no cilvēka, jo tur bija pateikts viss tas, kas ar mani vajadzētu notikt tajā nākamajā gadā. Un īstenībā brīnumainākais tas, ka tas viss arī notika. Un tas nebija konkrētas lietas, bet tā bija tiešām tas, kā manai dzīvē vajadzētu izskatīties, kādiem cilvēkiem man vajadzētu runāt un kādas lietas man vajadzētu piedzīvot un ko dzirdēt un ko redzēt un kādus smieklus izsmiet un viss tas tur bija pateikts. Un tas bija tiešām no sirds un skaisti. Rakstura ziņā māsas ir diezgan līdzīgas, lai gan viņu intereses atšķiras, abas vieno mērķtiecība, pozitīva attieksme pret dzīvi un vēlme radoši izpausties. Jaunāko no māsām Zani, piemēram, ir aizrāvusi aromaterapija, savukārt Rita studē amatieru teātra režiju. Brīvajā laikā viņa nodarbojas ar jogu, iepazīst indiešu literatūru un glezno. Otas nereti aizstādam ar pirkstiem, bet krāsas ar kosmētikas arsenālu. Gleznošana ir tikai viens no talantiem, kas šajā ģimenē ir mantots no tēva. Principā tagad viņš ar to nenodarbojās, bet viņš ir dzimis mākslinieks. Un mūzika un māksla, tas ir viņa dvēseles lietas. Un pilnas istabas mums ir ar viņa gleznām. Un bērnībā arī esam uzaugušas pie lielajām mūzikas ausīm un lentēm un platēm. Tā kā tas viss ir no viņām. Arī jaunākā meita iet tēva pēdās, vienīgi atšķirībā no māsas ir pievērsusies nevis gleznošanai, bet mūzikai. Tāpat kā savulaik tētis, viņa mācās spēlēt bungas, bet no mammas, kas agrāk bijusi deju grupas Disko Rēvija dalībniece, meita mantojusi patiku uz dejošanu. To Zane realizē privāti apgūstot moderno baletu un izdejojoties mammas un māsas kompānijā. Tas izpaužās tā, ka, teiksim, mēs aizējam uz kādu
iestāde, kur cilvēki varbūt nemaz nedejo, tur varbūt nemaz nedrīkst dejot, bet mēs izdarām tā, ka drīkst dejot, un tad beigās ir tā, ka dejojam ne tikai mēs, bet arī tie, kas parasti vispār nedejo. Mēs varam dejot arī ārā. Visām trijām tās tādas labākās zāles ir. No jebkurā dzīves situācijā tas mūzikas ritms, un viņš tev vienkārši aizved tā no viss tā negatīvā. Šādi meitu ielenkumā dejojot ārpus mājas, apkārtējie Ilzi bieži vien notur nevis par Ritas un Zanes mammu, bet gan māsu vai draudzeni. Tiesa tagad zinām apstākļu dēļ visām trietā uzdejot sanāk retāk. Nu, tās būs līgodienā ar ģimenes pieaugums. Tā prognozē. Tas būs liels brīnums. Lai gan tagad, vecākiem mainot dzīves vietu, dienā tikties nesanāks, tomēr regulāra viesošanās, kā Rīgā tā Aucē, ir garantēta. Un tiekoties ar ģimeni vai ar draugiem, viens no iemīļotākajiem rituāliem ir tējas dzeršana. Jā, mums patīk, kad ir tāds rituāls, kā tējas dzeršana. Man ļoti liels dosmas, ja cilvēku uztais kaut kā tā uz ātruoku tēju kaut kā. Mēs vienmēr jūtas īstenībā. Man liekas pilnīgi es nevaru. Dažkārt ir tā, ka man nav laika, tad es fiks salieku kaut ko. Viņa tā, nu tur nevajag to šķīvīt, uzlikt virsū vai arī vajag izmaisīt, pakamentē vēl kā 3 reizes. Ja kādam ir slikti jūtās vai kā, tad mamma, aizēj uzbur kādu tēņu, vai aizēj meitiņu uzbur man kādu tēņu. Jā, tas nozīmē, ka mēs nevis viņu vienkārši pagatavojam, bet mēs viņu tiešām uzburam. Tā, un tad viņi arī palīdz. Palicis pavisam īsts brīdis, un jums būs šīs mājas jāatstājas kādu laiku. Bet pirms tam es vēl vēlētos jums pajautāt, kas ir tas iemesls, kāpēc jūs pieteicāties pārmaiņām? Ņemot vērā to, ka mēs esam dzīvojuši Jūrmalā, privāti mājās visu laiku un baudījuši dabu un brīvību, tad tagad dzīvot dzīvoklī ir diezgan grūti priekš mums. Un tāpēc arī gribās vienkārši, lai šeit tiktu kaut kas nomainīts un būtu tāda brīvāka, radošāka sajūta šajā istabā vienkārši. Man ir tāpatās, ka man šeit pietrūkst tā dabas sajūta, kas bija Jūrmalā, kuras nemitīgi varēja iet uz jūru un baudīt to svaigo gaisu. Tad man ir cerība, ka tagad arī varētu tas dzīvokļu moments pārvest par tādu mājas bišķiņu sajūtu tomēr. Kad es atnāku mājās un tiešām, kad es atnāku mājās, nevis atnāku uz dzīvokli. Dabas elementi, tas ir tas, kas parasti visvairāk iedvesmo cilvēkus, jo tur ir tā dzīvība un tur ir tas gaišums un tāda tīrība. Un, manuprāt, arī, ja mūsu dzīvokli ienāktu kaut kas no dabas, tad mēs, domāju, justos dzīvāks un svaigāks un daudz ko vairāk darīt gribošas. Mamma klusē? Mamma visam piekrīt, jo man ir īstenībā svarīgi, lai meitām šeit ir labi. Lai viņas jūtās tiešām radoši, lai var strādāt un lai var savus tēņus paburt un padzert šeit. Tā, lai viņas ir apmierinātas. Man jūsu vēlmes ir skaidrs, tad dosimies varbūt meklēt tās lielās ceļasomas. Iesim gan. Kur jūs pa šo laiku mitināsties, meitenes, tagad? Mamma laikam brauks uz Auci, jā? Jā, es uz Auci pie vīra un vecākā meita arī uz Auci. Jā. Un jaunākā? Es braukšu pie krustmās, tepat uz Zolotodu kopā ar riteni. Nu, labi. Novēlu jums veiksmīgu ceļu. Vēl tikai man jālūdz jums atslēgas atstāt. Lūdzu. Būs īpašs maisiņš. Uz redzēšanās. Visu labu. Paldies. Ģenerālsponsors Aizkrauklis banka piedāvā. Parunāsimies par mājām. Atbalsta Arhitektūras un celtniecības centrs Reaton un Beko.
mājokļa jautājumā mēs ar tevi tiekamies jau otro reizi. Pagājušo reizi tu veidoji istabu jaunai meitenei, šoreiz tu to varēsi darīt 2 meitenēm. Ko tu, Jasmīna, šeit esi iecerējusi darīt? Esmu iecerējusi radīt gaišu un radošu vidi 2 mākslinieciski tendētām meitenēm, lai viņas var izpausties un justies pēc iespējas tuvāk dabai un atgriežoties mājās, sajusties nevis tā nomākt, kā pašlaik šeit ir ar pusdrupušām sienām un tā, bet taisni atveldzēties, nomierināties un nodarboties ar jogu un dzert tēju. Jā, un tā, kas piederās visām šīm lietām, nevis ierauties stūrītī un justies tā nomākti. Dizainere Jasmīna Grase ir dzimusi mākslinieku ģimenē, un jau bērnībā viena no viņas mīļākajām nodarbēm bija māju projektēšana savām rotaļlietām. Interjera un stila pasaule tuvāk iepazīta mācoties Rīgas dizaina un mākslas vidusskolā, kā arī strādājot veikalā MC Kvadrātā, sniedzot dizaina konsultācijas kompānijā Reaton un izstrādājot privātus projektus. Jasmīnai nepatīk lietām pārblīvēti interjeri, krāsu raibums un dažādu stilu sajaukums, kas viņas prāta rada haosu. Tā vietā daudz tuvāks Jasmīnai šķiet minimālisms ar atraktīviem un kolorītiem akcentiem, tīrām formām un līdz niansēm pārdomātām detaļām. Tāpēc mums būs pēc iespējas vairāk dabisko materiālu un pēc iespējas gaišāk. Lūk, mums ir super dabiskas bambus tapetes, kuras ir parasti bambus tapetes tādas pat kārtīgas un bēžas, un šeit ir viņas ļoti interesantas, ka viņas ir uz gaiša fona, un ir tāds dabiskais nevīžīgums, kur ietie stiebri pāri, un tas mums nāks pār visu šo sienu. Un kā tiks noformētas pārējās sienas? Šīs sienas nāks vienkārši bēžas maigas tapetes, bet būs arī nevis tā, ka vienkārši visu sienu vienā, bet ienāks iekšā 2 slejas uz katras sienas ar to pašu toni, tikai papildinot ar strīpām. Labi, šeit ir grīds seguma paraugs. Jā, šeit mums būs ļoti skaists paklājs no dabiskām šķiedrām veidots. Tas ir sizāla paklājs, viņš būs cauri visai grīdai, būs ļoti forši sēdēt uz viņa, un viņš veic tā kā pēdu masāžu, jau arī viņš vispār ir tik skaists, ka man liekas jau kalpo vien kā dizaina objekts, jā. Un tā kā sienas nāks tik gaišas, tad te jau var redzēt, ka viņš ļoti smuki kontrastēs, nevar visu likt gaišu. Nebūs nepraktiski, nekā būs ļoti labi. Un kas ir tas, kas tev ir rokā? Tās būs lampas. Es veidošu meitenēm, ir ar baleta patīk un dancošanu, un kā jau meitenēm. Un tad būs manis veidots, nāks tas būs tīri dekoratīvs apgaismojums, būs kā glezna sanāk šeit. Un tur nāks ārā tāds pacēlams, aiz tā melnā slēpsies lampiņu, un caur šo balerīnas siluetu. Jā, spīdēs gaismiņu. Darbus uzsākām ar sienu tīrīšanu, bet tagad pievēršamies griestu nišu izbūvēji. Tās veidojam gar telpas garāko sienu malām. Ģipškartona konstrukcijas fasāde ļaus apslēpt gaismas ķermeņus, tādējādi radot kliedētu apgaismojumu. Remonta gala rezultāta veiksmes atslēga lielā mērā slēpjas sagatavošanās procesa kvalitātē. Ja šim darbu posmam netiek veltīta pietiekama rūpība un laiks, tad beigās var sekot vilšanās. Tieši tāpēc mēs sienu špaktelēšanai un gruntēšanai pūles nežēlojam.
Griestu noformējumā šoreiz atkāpsimies no tradicionālā neitrālā krāsojuma. Lai gan pamattonis joprojām būs balts, dinamiku griestiem piešķirsim ar nedaudz tumšākām līnijām, kuru maigie toņi raibu un nomācošu efektu neradīs. Šo neritmisko strīpu taisnu un precīzu uzklāšanu atvieglojam ar līmlentes palīdzību. Ņemot vērā to, ka šīs istabas jaunā interjera koncepcija balstās uz dabiskumu, to centīsimies īstenot kā materiālos, tā toņos. Pēc pārmaiņām telpā dominēs bēšās un brūnganās nokrāsas, savukārt akcentam izmantosim zaļo. Košs, vitāls un svaigs šīs krāsas tonis izvēlēts arī radiatoriem. Tā kā abas šīs viesistabas saimnieces, māsas Rita un Zane ir uzaugušas Jūrmalā, pie galvaspilsētas pelēcības, putekļiem un bezgaisa, viņām ir samērā grūti pierast. Tāpēc, lai Rita un Zane justos labāk, viņu jauno telpu veidosim maksimāli dabisku. Jaunais interjers būs gaišs un harmonisks, un lielu lomu šīs noskaņas radīšanā ieņems sienas. Tām izmantosim divu veidu tapetes. Galējai istabas sienai dizaineri izvēlējusies bambusa šķiedras noformējumu, kura dabiskais izskats un neregulārās horizontālās līnijas labi saspēlēsies ar perfekti taisnajām svītrām interjerā. Remontu turpinām ar grīdas seguma ieklāšanu, taču pirms tam vēl savedam kārtībā līdzšinējo pamatni un aizšpaktelējam tajā esošās spraugas. Tālāk uz nu pat sagatavotās virsmas varam klāt līmi un piestiprināt paklāju. Tas izvēlēts tumši brūnā tonī un ar rupju pinumu. Šis paklājs ir kā radīts dabas un veselīga dzīvesveida cienītājiem, pie kuriem neapšaubāmi pieder arī mājokļa iemītnieces. Izēja materiāls šim segumam ir Austrumāfrikā ievāktas milzīgas sizāla lapas, kuras vispirms tiek attīrītas, pēc tam mazgātas un žāvētas saulē. Rezultātā iegūtajai šķiedrai piemīt unikālas īpašības. Tā neuzkrāja putekļus, ir piemērota alerģiskiem cilvēkiem un, pateicoties masējošajam efektam, uzlabo asinsriti kājās. Šajā brīdī ir pienācis laiks apciemot mūsu raidījuma varoņus, tāpēc dosimies uz Auci un līdzi ņemsim dāvanu triecienu urbmašīnu ar mikrofiltru sistēmu, kas šajā ģimenē neapšaubāmi būs ļoti noderīga lieta. Tāpēc, ka Ritas un Zanes tētis šobrīd paša spēkiem savā mājā realizē vērienīgu remontu. Mājai, kuru Reihu ģimene iegādājās pagājušā gada rudenī, ir īpaša vēsture. Ēka celta 1870. gadā un pusgadsimtu tā bijusi vietējā pamatskola. Šurp braukuši bērni gan no Auces, gan no tuvējās apkārtnes. Skolēnu vidū bijusi pat Anna Brigadere. Kara laikā puse skolas tika sabombardēta, un par to tagad liecina pāri palikušie pamati un bumbu atstātie nospiedumi ēkas sienās. Sava neparasta vēsture ir arī šīs mājas sargam Tobim. Tobis mums nāca komplektā ar visu māju. Viņš jau šeit ir dzīvo kāds 6 gadus, un mēs tieši nezinām konkrēti. Bijušais saimnieks viņu gribēja ņemt līdzi kaut kādus diezgan daudz kilometrus, bet viņš atskrēja atpakaļ uz šejienu. Tā viņš mums tagad ir labs sargs. Ja mums nāk no meža dzīvnieki ārā, naktīs viņš dikti sargā mūs. Tā kā mēs uzreiz arī zinām, kas tur notiek. Ir jau pierasts, ka gar logu no rīta stirniņš staigā. Tagad dzēra pāris kliedz no rītiem. Nelaicīgi nav. Jā. Virs ēkas bieži mēdz lidināties arī putni, kuru ceļi tieši šeit krustojas. Savukārt mājas iekšienē vēl mīt kaķis Fēliks. Viņš ir galvenais acu liecinieks šī senā nama atjaunošanas procesiem, ko veic Ritas un Zanes tētis Harijs. Istabu savai mātei, kā arī tā dēvēto vietējo spā, un viesistabu viņš jau paguvis izremontēt. Es laikam biju pirmā, kas ieraudzīšu to istabu, un tad bija tā, ka tētis teica, koridorī aizver acis, un teica, tā arī izdarīja.
Un tad, kad es atvēru, tad bija tāda sajūta, ka ir pilnīgi cita telpa nekā bija, kad es pirmoreiz tur biju. Pirmoreiz ienākot bija tā, ka visas sienas bija tādas ar ķieģeļiem un nodrupušas, un bija tāds mazīšs galdiņš, un kaut kāds krūzīts vecs, un kaut kāda ekarniņa un tā. Un tad, kad es ienācu, tad bija apmēram tāda sajūta, kā Majoka jautājumā, ka ienāca pilnīgi, tā kā, nevasim nolika tāda telpa vienkārši pilnīgi no jauna. Zinot to, kāds ir tētis, ka viņš ir liels brīnums paveikt šajā jautājumā, es zināju, ka būs pārsteigums, bet pārsteigums bija vienkārši tādēļ, ka viss bija savādāk, bet nebija pārsteigums tajā ziņā, ka viss bija tik skaisti un tik interesanti un tik oriģināli. Harija roku darbs šajā telpā ir pat mēbeles un lampa. Ņemot vērā šo viņa kompetenci dizaina un remontu jomā, tēva vērtējums meitu viesistabas jaunajam interjeram būs īpaši svarīgs. Es pat neesmu iedomājies savā galvā, kas tur varētu būt. Nē. Redzot visus iepriekšējos raidījumus, noteikti nebūs ne mazākā vilšanās. Kā tu pats taisīt, tev tagad iespēja? Dzeltenu, es domāju, kaut ko tādu. Tad košs. Kaut ko, jā, dzeltens. Citronu krāsa. Jā, kaut kur mazliet varbūt pat oranžu, kādā stūrī kaut kas varētu būt. Dzeltens vienmēr dar tāda saulaina krāsa. Galvenais īstenībā ir mācībām, lai būtu vieta, kur forši apsēsties un koncentrēties. Un otrs tas, lai būtu patīkami uzņemt viesus tajā istabā. Noteikti datoru viņai vajag. Ko jūs smēties? Vai nav pareizi? Praktiski lietu? Jā, tā būs tāda darbistaba mācības un pie datoru un tādā veidā. Kāda mīkstā mēbeli jau var būt, teiksim, tur atpūsties vai kā, vai ne? Man pašai tā iekšē vēlēšanās ir tiešām, lai būtu maksimāli vienkāršība tajās krāsās, jo košas krāsas ir tāda lieta, ka viņas var ātri apnikt. Mēs it kā krāsas konkrēts nekādas neminējam, teicām dabas toņi, bet tad man pēdējā laikā ļoti sāk tiešām vilkt košas krāsas, kaut kas tāds zaļš un vienkārši arī dabas toņi, bet tie dzīvie un tādi sulīgie. Es jau savā istabā arī gribēju drusciņu tādu košāku dēls uztaisīt tādu bļednīju. Viņš teica, tā, lai nekrīt acīs. Kāpnieks taču var pārkrāsot, jā. Es jau meitai teicu, ka tāda dīvaina sajūta ir, tāpēc, kad it kā būtu jāilgojās, bet es saku, bet man taču mājas ir šeit tagad, vai ne? Un tāpēc sanāk tā padomāt, bija man sapnis vienas jau meitām stāstīja, kad es ienāku istabā, viss ir tāds izremontēts, tur skaists, vienīgi radiators